Aiziet garām ir visvienkāršāk. Mēs dzīvojam paradoksu un pretstatu laikmetā, kur tik daudz iespēju un tikpat daudz vilšanos, tik daudz krāsu, bet vēl vairāk tukšuma un pelēcības. Tik daudz atbalsta, bet arvien vairāk saucienu pēc palīdzības. Tik daudz cilvēku visapkārt, bet vēl vairāk vientulības. Jo aiziet garām ir visvienkāršāk. Pretstats mīlestībai nav naids, tā ir vienaldzība. Brīžiem pārņem sajūta, ka pasaule mums apkārt griežas arvien straujāk. Cilvēki kļūst arvien aizņemtāki, uz sevi centrēti un vienaldzīgāki. Notikumu nemitīgais virpulis ir notrulinājis mūsu sajūtas, empātiju, uzmanību. Mēs paejam garām izsalkušam bērnam, raudošai māmuļai. Mēs pajautājam, kā tev iet, bet atbildi nemaz negaidām. Mēs redzam, ka kādam sāp, bet izliekamies to nemanām. Jo aiziet garām ir viss vienkāršāk. Blakus būt, līdzi just, roku sniegt. Tā ir cilvēcības mantra. Būt blakus mūsu bērniem, lai papūstu nobrāstu ceļgalu, vai maigi noskūpstītu asaras no viņu vaigiem. Līdzi just un saudzējoši apskaut mūsu pusauģus, kad pirmās lielās vilšanās plosa viņu jaunās, nenocietinātās sirdis. Nepaiet garām, pamanīt, uzklausīt mums svarīgos cilvēkus, ja sabrūk viņu sapņu pilis vai izplēna cerības. Apstāties, roku sniegt mūsu vistuvākajiem, kad pienāk tas brīdis, kad viņi ievelk savu pēdējo elpu un sirdspuksti apraujas. Tik cilvēcīgi, tik saprotami, tik svarīgi, bet vai viegli? Vai viegli pamanīt, ka tu kādam patiešām esi vajadzīgs? Un pat ja pamani, vai noliec malā savu steigu, plānus, savu ierasto un ērto lietu kārtību, lai veltītu vissvarīgāko? Laiku un mīlestību kādam citam, neko neprasot pretī. Un ja nu tas nav tavs vissvarīgākais cilvēks, kam tava uzmanība tieši šobrīd nozīmē visu pasauli. Un ziniet, nemaz nevajag daudz. Ar vienu pieskārienu pietiek. Ar vienu vārdu pietiek, lai izmainītu kāda cilvēka dienu vai pat dzīves gājumu. Tas var iekustināt sajūtu un notikumu virkni, kuras plašums un nozīmīgums nav izplānojams vai pat prātam aptverams. Viens skatiens, viens vārds, viens pieskāriens var kādu pacelt spārnos vai atstāt rētu dvēselē. Lai arī cik ļoti gribētos, nav iespējams iziet to sidraba birzi, ko mēs saucam par dzīvi, ne zariņa nenolaužot. Taču ir būtiski apzināties savu vārdu, pieskārienu, spēku un ietekmi un veidot savus pieskārienus, savus vārdus tādus, kas dziedē, mierina, iedvesmo. Tāpēc ļoti svarīgi pieskarties viegli
un silti, lai pēdās, ko atstāja mūsu soļi, zied puķas, nevis plosās augsti vēji. Ziet garām ir viss vienkāršāk. Ja tu nezini, ko teikt, ja vārdu tev nav, pieklauvē un nerunā. Mīļās dāmas, esiet sveicinātas jau 7. izaugsmes un iedvesmas fórumā Līdere.